Diagnoze prostatas vēzis katru gadu izmaina tūkstošiem vīriešu dzīvi. Taču aiz katras diagnozes ir cilvēks ar savu stāstu, bažām un cerībām. Šoreiz iepazīsimies ar Māri. Viņš atklāti dalās ar to, kā uzzinājis par slimību, kā pieņēmis lēmumu un kā noritējusi ārstēšana Cyberknife Sigulda radioķirurģijas centrā. Es aizgāju pie ģimenes ārsta, man bija uz ādas pleķis, vienkārši pleķis. Es domāju, kas tas ir, un ģimenes ārsts izrakstīja analīzes. Pēc atbilžu rezultātiem aizgāju pie ģimenes ārsta. Viņš saka, rāda, viss ir kārtībā, bet tev tā kā paaugstināts ar PSA. Es uz pauzes riktīšu. Man nekāda kaita vispār nav, nekādas pazīmes nekur nav. Konsultēties ar vairākiem doktoriem, viņš saka, jāuztais ir biopsija. Un pēc biopsijas rezultātu saņemšanas šoks, agresīvs audzējs. Ko tālāk darīt? Grūti pieņemt vispārībā to. Un tad tālāk sākās konsultācija ar doktoriem. Nonācām pie viena viennozīmīga slēdziena. Labākais, kas tavā gadījumā ir Siguldā kibernāze. Manā gadījumā bija 5 procedūras, biopsija un sagatavošana, kaut kāds 7-8 reizes pa pusstundai. Es varu pateikt tikai to labāko. Procedūra sākās 8:35 es iznācu ārā. Un 8:40 es esmu darbā un strādāju. Nevis eju gulēt bezspēkā vai domāju, kā man mate kritīs ārā vai ķīmijas vai kas tur, ko tur. Mana dzīves kvalitāte nav mainījusies tā, ka nemaz. Es uz slimības lapas neesmu atradies nevienu dienu. Ja tu gribi dzīvot kvalitatīvu dzīvi, tad tev vajag kvalitatīvas lietas ēst, lietot un arī medicīnā kvalitatīvas lietas lietot. Ja? Ja vēlaties noskatīties pilnu Māra pieredzes stāstu, no diagnozes līdz ārstēšanai un dzīvi pēc ārstēšanas, pilnā versija pieejama vietnē cyberknifesigulda.com.